Šo sēriju sākam ar pagaidu stiprinošo cauruļu amputāciju. Tātad šeit jau mūsu caurulītes ir nogrieztas nost, aizmetam šīs pa gaisu, noslīpējam atlikušās metāla daļas, metinājuma daļas un tā tālāk. Redz, kur jau metinam iekšā daļu no glāzes, šādi izskatās iemetināts, šī te daļa, kas bija izrūsējas, atjaunota, un savienot jau kopā ar mūsu jauno pagājušās sērijas grīdas paneli, slīpējam nost augstākās šuvis daļas, šādi izskatās pēc metināšanas un slīpēšanas, un šādi izskatās pēc pagaidu grunts krāsas kārtas uzklāšanas, un tagadiņās jau ir mums pagriezts auto pa 90 grādiem un darbojamies ar lonžerona daļu. Slīpējam nost metinājumus, griežam nost jau pašu lonžeronu. Šajā te brīdī nokūpēja fleksis. Jā, tieši tā, ķieģelīs tiek tā cepts uz grilla, rotēts, ka pilnīgi flekši mirst viens pēc otra. Tagadiņās ar jaunu fleksi un jaunu sparu turpinam iesākt to. Turpinam slīpēt, turpinam griezt un lūk. Lonžerona daļa ir mūsu. Šādi te jūs redzat, kādas rūsiņas tur iekšā slēpjās un kādi tur vispār Lūk ir mūsu jaunais lonžerona gals pēc smilšu rūklas un nogruntēšanas. Pieslīpējam nianses un šeit es domāju, ko lai jums parāda nākamajā sērijā.